Pie ieejas katru ziedotāju gaidīja pārsteiguma dāvana – Ukrainas nacionālā simbola saules puķu sēklas, nemaz nenojaušot, ka tumsa baznīcā pirms koncerta nav daļa no uzveduma. Katrs pa vienā. Es atgriezusies burtiski pirms nedēļas no Ukrainas, un cik simboliski atbraucot šeit uz baznīcu, pazuda elektrība. Un šobrīd Ukraina visu laiku dzīvo tādos elektrības pārāvumos, un elektroapgāde ir pēc grafika. Un ļoti, ļoti daudz, kas apstājās vienkārši nav elektrības. Nav siltums, nav ūdens, nav elektrības, un ļoti grūti to savādāk nosaukt kā genocīdu. Uzveduma pamatā ir ziedoņa zaļā pasaka par cilvēka un dabas attiecībām. Tā kā ne visi apmeklētāji bija latvieši, tad uz ekrāniem tika demonstrētas ilustrācijas. Šo pasaku stāstījām 4 dažādās valodās, un tāpēc, lai skatītāji varētu sakot līdzi šiem fantastiskiem notikumiem, tad mēs radījām arī mākslīgā intelekta attēlus. Gribējām uzbūt meža smaržu baznīcā un domājām tam izmantot eglītes. Bet kā izrādās, Beļģijas eglītes nemaz nesmaržo tā kā Latvijas eglītes. Un tad mums bija jādomā visādi risinājumi. Sveces, kāds atnesa kadiķīšus, kas bija vesti no Latvijas, un arī draugiem lūdzām, lai atved mums egļu zariņu uz mūsu koncertu uzvedumu. Uzvedumā dziesmas savijās ar stāstījumu, pie reizes skatītājus iepazīstinot ar kokli, kas iepriekš tika noturēta pār klēpja arfu. Skaista dziesmu izvēle tiešām saistībā ar mežu un pļavu un dabu tik latviski. Scenogrāfija vienkārši brīnišķīga. Tas, kā visi tik teātriāli kopā sastrādājās un pielietoja dažādus instrumentus un objektus, lai tiešām veidot to atmosfēru. Bija ļoti skaisti. Man liekas, mēs esam tie vēstnieki vietējai publikai, kas atgādina par to, ka karš nav tālu no Eiropas un ka šis karš attiecās uz visu Eiropu. Un it īpaši vērtīgi ir censties visās iespējamos brīžos atbalstīt Ukrainu, Ukrainas aizstāvjus, jo viņi tik tiešām cīnās par Latvijas neatkarību, par Eiropas neatkarību un vispār tautas brīvību pasaulē. Pēc koncertu uzveduma sākoja stāsta un dziesmu vakars par piedzīvoto Ukrainā kopā ar Ievu Adamsoni un Fonda Grants pārstāvjiem, kam tiks nodota rekordlielā saziedotā summa vairāk kā 8000 eiro, lai novirzītu tur, kur Ukraiņiem palīdzība vajadzīga visvairāk. Ilze Kalve, Dāca Kalniņa, Ieva Brinkmane, Latviešu.com speciāli Latvijas televīzijai.